Žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 6. nodaļas. Bet jums, kas mani dzirdat, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru, un kas tev atņem virsdrēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu, tam, kas to paņēmis. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs atdarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet neraizēdamies. Tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visu augstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots. Dodiet, un jums tiks dots, pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Un vēl viņš stāstīja tiem līdzību. Vai tad akls var vest aklo, vai tie abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet savā acī baļķi nepamani. Kā tu vari savam brālim teikt, brāl, laid, lai es izņemu gruzīti no tavas acis, pats savā acī baļķi neredzēdams liekuli? Vispirms izņem baļķi no savas acis, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Āmen. Dievs kungs, dari mums tādu redzi, lai mēs sevi varam ieraudzīt, lai mēs no taviem vārdiem varam mācīties un lai tie mums var palīdzēt, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šo evaņģēliju vietu klausoties tā lēni un prātīgi, mums katram uzjundījās un atdzīvojās iekšā sirdī desmitiem domu. Patiesi mīlestības vārds un arī pats jēdziens ir tik bieži cilāts, ka tas, diemžēl, ir devalvēts un līdz galam nesaprasts, nolikts kaut kur tālāk no acīm, vai arī tiek lietots tikai kā skanīgs zvārgulis. Tomēr tieši mīlestība ir tā atslēga, kuru mums rokās ieliek Kristus, sacīdams: esiet laimīgi, dzīvojiet taisnīgi, dzīvojiet mīlestībā. Patiešām šeit blakus stāv kalna
runas svētības vārdi gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijā, un kā veids tos piepildīt, tiek stāstīts par mīlestību. Ir vienkārši jābrīno, kā pirms vairāk nekā 2000 gadu cilvēki varēja saprast un pierakstīt šo mums šodien sarežģīto uzstādījumu: mīliet ienaidnieku. Mīliet to, kas jums izsauc dusmas, kuru uzskatot vien jums metas nelabi. Mēs jau zinām, ka grieķu valodā mūsu vārds mīliet var izteikts vairākos, pat 4 veidos, un šeit tiek lietots vārds agape. Tā ir nesautīga upurēšanas, beznosacījumu attiecība izteikšana. Un tam nav sakars ar glaimošanu un lēkāšanu apkārt mīlestībā, kā jauniem teļiem pavasarī pļavā. Mēs arī Dieva Tēva mīlestībā vienmēr atzīmējam Tēva stingrību. Bet šeit Kristus noliktā mīlestības latiņa atklāja un sagatavo mūs arī viņa paša upura saņemšanai. Jo Kristus mūsu grēkus izpērk tieši ar šādu savu mīlestību, kas neprasa mūsu darbus, zinot, ka mēs tos nemaz nespējam dot. Kā gan tad praktiski var notikt šāda ienaidnieka mīlēšana? Lai mums būtu skaidrāk saprotams, Jēzus dod piemērus un līdzības, kas vienmēr ir visai spilgti, jo tikai tā mēs spējam noiet no savas stereotipiskās domāšanas, kā es teicu, un šie piemēri mūs izsit pilnīgi ārā. Pagriez otru vaigu. Viens no visizplatītākajiem kristiešu ķircināšanas un tajā pat laikā Kristus apsmiešanas vārdiem. Visu šo līdzību virkni, kurai tikai kā izskatās tā kā padošanās ļaunumu un vardarbības priekšā, kas var liecināt par kristiešiem tā kā par tādiem pajoliņiem, to visu var izteikt pavisam vienkārši. Lai ļaunums apstājas pie tevis. Apstādini ļaunumu par katru cenu. Neļauj tam vairoties. Nedod tam iespēju sēt dusmas un naidu savā dvēselē. Jo tā taču ir tava dvēsele. Ko tu uztraucies par ienaidnieku? Uztraucies par sevi. Sargi sevi no ļaunuma, kuru viņš tevī grib iedēstīt, kaut ko atņemot, pazemojot. Ko tu uztraucies par savu mantu? Nu, lai tak ņem. Dod vēl vairāk, dod arī kreklu. Bet paliec labs sevī. Nosargā savu dvēseli. Viņš pat neapjauš, ka galveno tavu Kristus doto mīlestību viņš nav spējīgs tev atņemt. Tieši tāpat, kā Kristus savu krustu nesdams Golgātā, saņemdams sitienus un cirtienus, bija nepārspējami labāks par saviem mocītājiem un ar savu labumu, ar savu agapi viņus uzvarēja. Tas bija ceļš, kur viņš gribēja rādīt mums. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Šos
mūsu altārī, mīļie iesvētāmie, šie vārdi ir mūsu altārī. Mūsu priekšgājēji pirms 100 vairāk gadiem ierakstīti. Šos vārdus Kristus saka par mums, kā par saviem draugiem, par kuriem viņš atdod savu dzīvību, tā parādot īsto Dieva mīlestības spēku. Un tiem ir jāstiprina mūsu ikdienas ļaunuma uzbrukumos. Viss, kas ir saistīts ar mums pašiem personīgi, uzreiz pieņem tāda liela svarīguma apmērus. Visu mēs sajūtam tik dziļi un tik sāpīgi, jo katrs esam sev pats mīļākais, vistuvākais, kas ir jāaizsargā, un vistaisnīgākais. Un to es nesaku ar ironiju, jo neviens taču nedzīvo speciāli nepareizu dzīvi. Neviens nedara kaut ko apzināti slikti. Varbūt atzīst, ka ir, protams, visi mēs esam grēcinieki, ka mums ir jālabojas, bet te nekas nespēja aizvietot citus Kristus teiktos vārdus. Pa farizēju atcerieties, kurš saka, ka viņš jau nav tā kā tas tur muitnieks. Ja cilvēks, lai kāds nelietis viņš būtu bijis pirms 5 minūtēm, stāv altāra, tā tad kunga priekšā patiesā nožēlā, tad pats svētais gars viņam to šobrīd ir atklājis un licis to darīt. Viņš šai brīdī ir patiesis. Un tikai baznīcas sliktās un cilvēku ieviestās prakses, kas ievieš visāda veida indulgences, tās var cilvēkam ar laiku sajaukt galvu un novest pie kaut kādas mehāniskas grēku nožēlas. Aizgāju, paklanījos, bet tās neved pie patiesas atgriešanās. Tās neizsauc dzīves veida, virziena maiņu, lai tas būtu vests uz Kristu. Tieši tāda jau ir tā farizēja izpausme, kad viņš savu grēku nožēlu izpauž lepnībā pār citiem un domā, ka viņš ir pārāks. Sava taisnīguma apziņa noved pie šādas sevis salīdzināšanas ar to tur muitnieku. Un rezultātā tad mēs sākam labāk saprast, ko Kristus ar vārdiem netiesājiet mums saka. Un atkal jautājums, kā mēs to varam lietot ikdienā. Jebkuras attieksmes pamatā ir vērtību sistēma, kas kuram ir dārgs un nozīmīgs, un tad mēs to arī aizstāvēsim. Iznāk, ka Jēzus saka, ka jūsu prasībām ir jābūt līdzsvarā ar citu cilvēku mēriem, jo ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Šo vietu mums gribas pielietot tā kā šodienas sapratnē, un tad mēs nonākam pretrunā ar tikko teikto par pretimstāvēšanu ļaunajam. Te iznāktu tā, ja tu esi ticis vilku barā, tad tev arī kā vilkam jāuzvedas. Skaidrs, ka tas nevar būt pareizi, tādēļ saskatīsim, ka šeit turpinās tas pats mīlestības spēka pierādīšanas gājiens. Un ievērojiet, ka attīstība šajos 3 vārdos ir pakāpeniska. Netiesā, nesodi, bet piedod. Tas gala rezultāts ir piedošana. Ja tu esi vistaisnīgākais, tad tu negribi, ka kāds atnāk un tiesā tevi.
Nu tad ielūkojies arī otrā cilvēkā un mēģini viņu nevis nosodīt, bet piedot. Ja viņā nav ļaunuma, bet vienīga kļūdīšanās, tad piedod viņam. Bet ja tas ir ļaunums, tad piedod, un es izdomāju, ka es varu pateikt tikai vārdu virtuāli atlaid viņu. Īsāk būtu vienkārši piedod un atlaid, bet, lai nu nav saprotams, tad tā garīgi atlaid. Neturi viņu pie sevis kā kairinātāju savām domām, jo tas tevi vedīs atkal atpakaļ pie ļaunuma un dusmām. Mēs zinām, kā cilvēkus tuvina kopīgi pārciestas nelaimes, pārbaudījumi, nodevības, kur rezultāts, ka tas ir aiz muguras, ir miers, izlīgums un piedošana. Laulība, kas ir gājusi caur tādu pārbaudījumu un ir spējusi palikt kopā, ir norūdīta daudziem citiem pārbaudījumiem. Tas gan nenozīmē, kā Pāvils saka, nu tad grēkosim, lai vairotos Dieva žēlastību. Nē, tā nē. Bet ja nelaime ir notikusi, ja ļaunais pie kāda no mums ir ielīdis, nākošreiz viņš var ielīst pie manis, tad nevis ar tiesu un ar dakšām jāmetas tam cilvēkam virsū. Jo sliktais, kas cilvēkā šajā brīdī izpaužas, ir no ļaunā. Nevis cilvēks ir jādur nost, bet ļaunais. Un ļaunajam ar dakšām neko nevar izdarīt, bet var ar piedošanu un ar mīlestību. Nes kāpēc zīmē, ka ļaunais staigā, velns ar dakšām staigā pa pasauli riņķī. Mīlestībai ļaunais pretī neko nevar likt. Nu var gan izlikties kādu laiku, bet ne mūžīgi. Arī šeit, šai tiesas perikopē netiesājiet, seko vairākas līdzības un beigās ir mūsu mīļotais, gandrīz tikpat mīļš kā caķējs, gruzītis tavā acī ir iebirs. Tas pats farizēja pārākums. Es tev gruzīti redzu, es tev palīdzēšu. Tev tagad ir jādara tā, un es zinu, kā tev ir jādzīvo. Psalms mūsu šodien lasītais saka, kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Tas bija 19. psalms. Vienīgais, kas mums ir jāzina un pie kā jāvadās vērtējot, ir Kristus taisnīgums. Jo tas uzreiz sevī ietver gan piedošanu, gan līdzcietību, gan paļaušanos uz Dievu mūžīgo klātbūtni. Ne savā prātā, bet Kristus vārdos ir jāmeklē atbilde. Un ja nu nevar uzreiz atrast, tad jāsaprot, ka viņš tomēr ir te klāt un visu zina, kas ar mums notiek. Ka mums ir jāpaliek mierā ar savām cilvēcīgajām glābšanas akcijām. Tās ir tā gruzīša vilkšana no acis. Bet baļķis ir mūsu lepnība, iedomība uz savu pareizību, uz savu pareizo ticību, uz savām zināšanām. Nu, mēs taču zinām, kas brālim kaiš. Un atkal psalms saka, pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tikai tas kungs zina, un katram pašam ir jānāk viņa priekšā ar savu lūgšanu par dvēseles glābšanu, lai ļaunums nepārņem varu pār to. Un tas var notikt visādos
it kā pieņemamos, nemanāmos veidos, tādēļ ir šīs neapzinātās kļūdas teiktas. Kaut vai kā tā palīdzība brālim, kas no visas sirds nāk, bet ja sirds dziļumos man to liek darīt pārākuma sajūta, tad, lai kāds arī būtu tas ārējais rezultāts, iekšējais būs baļķis. Lasījām šodien mēs Pāvila vārdus par Kristus miesas kopību. Kontekstā ar evaņģēliju tie parāda mūsu katra īpašo, svarīgo nozīmi Kristus miesas veidošanā. Un ja arī kāds no mums vai katrs no mums var būt nevērtējam sevi, kā tādu sevišķi svarīgu sastāvdaļu. Es jau tik te atnāku, pasēžu un aizēju. Vai es tik te kaut ko mazliet pagrozos un es jau te nekas neesmu. Tad kopumā Kristus miesā es varu būt tas vājais posms, caur kuru var ienākt ļaunums un bojāt visu miesu. Un mēs dzirdējām un zinām, tad sāp visiem un cieš visi. Protams, kad šis ļaunums sāk izplatīties. Bet tāpat šī kopība darbojas arī pretējā virzienā. Ja caur mani ienāk mīlestība, ja es atrodu prieku piedošanā, palīdzēšanā, tad mans prieks ir mūsu visu ieguvums. Kad mēs ieraugam vienu priecīgu, smaidošu, lidojošu brāli vai māsu, mēs paši arī sākam smaidīt un nodomājam, neskas tam pa priekiem. Sevišķi tādēļ, ka šis prieks nav manas personas nopelns, bet pie manis tikai parādās un pierādās Kristus teiktais. Viņa reālais gara spēks arī šodien mūs glābi un dziedina mūsu dvēseles. Tādēļ vienmēr, kad ienākam pa durvīm, mēs skatāmies uz Kristu krustā sisto un atceramies tos vārdus, kas pie viņa kājām rakstīti. Par mums, par saviem draugiem, viņš savu dzīvību ir atdevis. Un lai tas mūs stiprina un iedrošina. Āmen.